Sveiki, esmu Artis, un šodien par klubu 120. Kas ir klubs 120 un kas jādara, lai izpildītu šos noteikumus? Pastāstīšu īsumā un parādīšu, kādi ir konkrētie plusi, ja šos noteikumus izpilda. Ja. Mēs esam savā kabinetā, savā veikalā. Mēs redzam, ko mēs redzam. Mēs redzam šī mēneša akciju, un tie ir produktu komplekti par ļoti izdevīgām cenām, bet ne par to. Tātad mēs zinām vai nezinām, bet ir tāds klubs 220, un augusta mēnesī tika paziņots, tika palaists šis te klubs 120. Tas ir tā kā tāds mazais solis, ja, lai nokļūtu klubā 220. Kas jādara? Kas būtu jāizdara, lai šos te noteikumus izpildītu? Pirmais, tā personīgā aktivitāte, vismaz uz 20 punktiem. Saprotams, tas ir skaidrs. Un kopā no tavas pirmās līnijas ir jābūt 120 punktiem, no kuriem 30 ir jaunas reģistrācijas. Tātad mēs runājam par konkrēto mēnesi. 30 punkti no jaunām reģistrācijām. Tas var būt viens partners, tie var būt 1, 2, 3, 4 klienti, kuri nopērk kaut kādu produktu, izmēģina vai interesēs par produktiem. Un kopā ir 120. 90 tātad no veco klientu partneru pirkumiem, 30 no jaunu. Kādi ir tavi plusi? Pirmais. Papildus tam, ka tu saņem bonusu par klientu partneru pirkumiem, papildus tam, ka tu saņem bonusu, bināro bonusu, ja? Tu saņemsi vēl 55 eiro plusā. Plus tas būs bonus par kluba 120 izpildi, 55 eiro. Un cashback. To es parādīšu. Tātad mēs ejam uz savu partneru kabinetu. Mēs ejam uz rēķiniem, ja, un redzam. Augšējo neskatāmies, tā ir vienkārši nauda, kur es vēl neesmu izvadījis uz kartes, uz savu karti, bet apakšējais tātad skaidri uzrakstīts cashbacks. Tātad pagājušajā mēnesī es savu aktivitāti veicu par 20 cik tur tiem punktiem, un tas sastādīja 142,50 eiro. Tātad pagājušajā mēnesī es produktus nopirku par 142,50 eiro. Izpildīju klubu 120 noteikumus, saņēmu 55 eiro, plus man pirkuma nauda atgriezās atpakaļ cashbackā. Es viņu varu atkārtot šo te naudu izmantot, ja 80% no šīs naudas es varu izmantot produktu pirkšanai. Kā tas izskatās? Tad mēs ejam uz Novī Zakaz un redzam, ja, parasti mēs ejam tā kā uz Abišņu Zakaz, ja, bet šeit ir tātad parādījusies poga, использовать cashback. Mēs spiežam šeit krustiņu, dostavka, piegāde, ja, krustiņu, ja, un nokļūstam šādā te lapā, kur ir visi tie paši produkti, kas ir parastajā veikalā, tikai pa citām naudām. Tāpēc, kad šeit ir uzrādīta summa, kuru es maksās par konkrēto produktu. Pārējā summa no produktu vērtības tiks noņemta no cashback naudas. Tātad es viņu tūlīt pat izmantošu, es pirkšu produktus sev, protams, ja. Šeit pieplusojot, es varu izvēlēties, cik es daudz kādu produktu gribu. Un, protams, maksāšu tikai attiecīgi šos te 20%. Kolosāli vienkārši. Tas ir vienkārši superīgi, kā iegādāties sev vēl papildus produktus saviem tuvajiem, saviem radiem, sev var ēst uz nebēdu.
Tālāk, man liekas, ka superīgs piedāvājums un klubu 120 un nav grūti izpildīt šos noteikumus. Man ļoti vienkārši un maz solīši, jā, un ļoti, ļoti labs bonus visam tam nāk klāt. Tā kā, ja ir jautājumi, jā, klubs 120 turpinās, viņš turpināsies gan septembrī, gan oktobrī, gan novembrī. Viņš ir pievienots klāt mārketinga plānam, ja, un turpmāk katru mēnesi mēs varam šo te atkārtot un iegūt papildus naudu, papildus produktus, cik uziet. Līdz, protams, nonākam uz klubā uz 220 sliekšņa, ja, un tā jau ir atkal, tās ir atkal citas naudas, citi noteikumi. Ok, ir jautājumi. Dodat ziņu, palīdzēšu, pastāstīšu, kā izpildīt šo te kluba noteikumus, kā labāk darīt. Padalīšos ar pieredzi. Tā kā jauku dienu, jauku vakaru visiem. Ar tām.